Latvijas valdība ir tik tukša muca, cik tukša ir Latvijas maksa. Un jūsu vārdi, Evika Siliņa, nekad nav saskanējuši ar darbiem. Un savas intereses jūs vienmēr esat uzlikuši augstāk par sabiedrības interesēm. Jūs melojat, jūs pieviļat, jūs noslapenojat, jūs notrallinat, jūs esat muļķi, kas izliekas, jūs esat muļķi, kas izliekas par kristiešiem tikko pārmetot krustu, bet jūs izliekaties par eliti, kura dzied balta flīģeļa pavadībā, strebjot šampanieti, kas nav pirkts par jūsu naudu. Jūs izliekaties pat tagad. Tas ir nožēlojami, vienkārši nožēlojami. Patiesībā ir slēgtas lauku skolas, ir nepieejami medicīnas pakalpojumi, ir pazemoti skolotāji, pazemoti medicīnas darbinieki. Nepieejami transporta pakalpojumi tiem cilvēkiem, kuri vēl joprojām dzīvo laukos. Kosmiskas cenas veikalos, iepratim apkaunojošām zemajām pensijām. Tā visa ir šodienas Latvijas realitāte, kuru jūs izvēlaties neredzēt, jo ir tik viegli būt Trojas zirgam, kuram ir uzliktas klapas uz acīm. Naudas tikai jums pašiem nekad nepietrūkst. Jums pašiem nepietrūkst nekad un nekas. Ne naudas, ne prēmijas, ne lidojumi. Jums naudas ir tik daudz, ka jūs esat spējīgi uzcelt vientuļu pāli Daugavā.